tur savā starpā tieks Lielvārda Fatpipe komanda, Mājnieki un viesi no Cēsīm Cēsu Lekrings. Šūks pret viņu jau būvmeistars izpilda metienu un tieši rokās Jānim Salcevičam. Jānis Salcevičs signalizē, lai nomainās viņu. Aivis Kusiņš tālāk uz Jēgeru, atkal mēģināja izspēlēt uz vārtu priekšu Jēgers. Neizdevās Zandam metiens, tālāk labi atspēlēt. Saviņš izpilda metienu. Torsters Bumbiņu, tālāk viņš tur uz Žuku, Žuks uz vārtu priekšu uz virsnīti un labi nospēlē Markus Plūdums, atcit viņš virsnīšu metienu, aktīvi pret viņu Erenbots. Blumfelds izspēlē uz vārtu priekšu, bīstam, tur Mudeļa metiens, Skadiņš joprojām, Bumbiņu Lielvārdei. Svētdien, pusfināla sērija, laba izspēle tagad gan. Un Lielvārdas komanda panāk 1-0, šķiet tas Juris Sants Jēgers palika viens pats, nepiesakts pie tālā vārtu stabiņa. Devās Lielvārda, tagad pretuzbrukumā Erenbots. Malkovs izpildīja metienu. Tagad jau Dzalbs pret Žukeli. Neizdodas Dzalbam piespēlēt. Laba atspēle un Lielvārdas komanda panāk 2-0 jau. Šķiet Rūdis Žukels no vārtu priekš tur. Laba izspēle no aizvārtas. Atspēlē viņš Rajeckim. Rajeckis izpilda metienu, slido garām vārtiem. Ginko kļūdās tur. Šmitam arī neizdodās pārspēt Salceviču. Mihailovskis tur cīnās pret Malkovu. Blumfelds nāk palīgā Mihailovskim. No pretuzbrukumā Lekrings. Erenbots izspēlē uz Kasparu Lisovski un nesako metiens pret Žuku. Trekši izpilda metienu. Tur cīņa vārtu priekšā, Bumbiņa joprojām nav fiksēta. Un labi to tver Salceviču, un jau pretuzbrukumā var doties Lielvārdas komanda. Rīsmans ar Bumbiņu uz Rajecki. Rajeckis tālāk uz Miezīti. Miezītis izpilda metienu tieši virsū Salcevičam. Salceviču tālu piespēle uz priekšu, iziet cauri uz Akmeņlauku. Akmeņlauks neizdodas Akmeņlaukam pārspēt Plūdumu, panāk 13-0, jau pretuzbrukumā Lekrings. Šmits tur vārtu priekšā. Uzsit viņš šķiet par rokām Salcevičam. Un labi aizsardzībā nospēlē iepriekš pieminētais Jēgers. Tagad jau var doties uzbrukumā Lielvārda. Sants Virsnīts izpilda metienu. Bīstam tur atlec no. Tur Miezītim aktīvi devās virsū gan Žukels, gan Akmeņlauks. Tagad Akmeņlauks arī atbruņoja Jāni Rajecki, joprojām Akmeņlauks. Izdevās tur Akmeņlaukam apspēlēt Plūdumu. Pēc tam metiens no aizvārtas. Tur kļūdās tālākā piespēlē un Trekši iegūst Bumbiņu. Trekši tur labi individuāli spēlē, joprojām Trekši. Uzņem ātrumu, Trekši izpilda metienu, un Trekši panāk 1-2. Labi nospēlē Pēters Trekši. Izcēlēs ar vārtiem, bet 2 rezultīvas piespēles. Sezonā kopā viņam 10 rezultīvitātes punktu. Tagad jau Rīsmans izspēlē viņš vārtu priekšā. Dūniņš uz vārtu priekšu, Toms Akmeņlauks panāk 3-1 Lielvārdes labā. Laba izspēle, tālu piespēle uz vārtu priekšu. Priekšu ar Bumbiņu, atspēlē viņš Savinam, Savins velk, Savins kļūdās. Virsnīts pārtver Bumbiņu, Niks Blumfelds pretuzbrukumā un labi nospēlē vārtos Markus Plūdums, neutralizē viņš šo izgājumu 1-1. Svieckis uz Rīsmani, Rīsmanis uz Savinu. Atpakaļ Rīsmanim, atkal Rīsmans. Labi piespēlē uz vārtu priekšu, tur cīņa. Jānis Rajecks joprojām cīnās. Tur gan fiksēts noteikuma pārkāpums. Jānim Rajeckim aizrāvās viņš nedaudz tur cīnoties vārtu priekšā. Skatāmies atkārtojumā. Piespēle uz Melderu. Melders izpilda metienu un ļoti labi nospēlē Salceviču vārtos. Virsnīts ar Žuku pie Bumbiņas. Izspēle uz Torsteru. Torsters izpilda metienu. Torsters iemet. Ervins Torsters panāk 4-1. Nospēlēts teju 10 minūtes trešajā trešdaļā un Ervins Torsters pārspēja Markus Plūdumu. Pie laukuma apmals par Emilu Dzalbu. Dzalbs izspēlē uz Artu Saviņu. Tur Rikušets vārtu priekšā un Bumbiņa neatrod ceļu vārtos.
Kļūdās tur piespēlē Melders, labi nospēlē Kusiņš un Niks Blumfelds panāk 5-1. Izmanto Jāņa Meldera kļūdu. Lielvārds spēlētāji, Aivis Kusiņš izkārto vārtu gūmu Nikam Blumfeldam. Uz Rajecki. Artis Saviņš izpilda metienu. Tur Rikošets vārtu priekšā. Slēdzoties pirmajam aplim. Aplims vēl cīnījās par iespēju spēlēt izslēgšanas spēlēs. Un beigās ļoti izteiksmīgs un veiksmīgs otrais aplis. Trešā vieta turnīra tabulā. Akmeņloks tur labi cīnās. Viņi gan pie dzalba nonāk. Jorens Malkovs labi piespēles Kristiānu Miezītu un Kristiāns Miezīts vienus vārtus tomēr vēl paspēja atgūt. Panāk viņš 2-5. Labi šeit šo vārtu gūmu viņam izkārtoja Jorens Malkovs. 5-2. Miezīts tur stūrī pret Blumfeldu cīnās. Labi spēlē Blumfelds un Kristiāns Miezīts tur pārkāp noteikums pret viņu. Sākās pagrūstīšanās. Nepiekāpīgs gan Miezīts, gan arī Blumfelds. Tur labi fani un noteikti tādu, kādus vēlas ik viena komanda. To pašu var teikt arī par Lielvārdas spēlētājiem un faniem. Un apsveic Lielvārdas komandu ar izcīnīto uzvaru un biļeti uz Arēna Rīga uz finālu spēli pret BC Foksdo Gulbroka komandu. Pārliecinoši viņi triumfē ar 5-2.